Es vienkārši skrienu un viss, tev nekas nebūs. Vienkārši skrien un viss? Nu jā, tie kāri ilgāk. Pasties, kā te kustā. Re? Nu es nezinu. Jūs gribat, lai es pa šito eju? Kā viss? Sajūta nav patīkama, to viss tur līgojās ritīgi zem kājām. Nu, var jau būt, ka tas ir muļķīgi, bet man neliekās, ka te droši ir iet. Nu, labi, jūs vēl labāk zinat. Palšu purvas ir diezgan liels, ne? Pat zērvenēm gribās. Nu, labi, ejam tālāk. Es pamēģināšu te pāriet tagad kukaņas uz kālu. Paņemšu tos tavus grozes. Jā, man ir pie kā pieturēties, ja gadījumā iebraukt iekšā. Skābju lietus līst pār mani. Skābju lietus līst pār tevi. Un mēs kopā skābju lietu, 2-1, un mēs kopā skābju lietu, 2-1, atradīsim atslēdziņu paradīzes vārtiem. Skābju lietus līst pār tevi. Skābju lietus līst pār mani. Un mēs kopā skābju lietu. Ieburduši tai purvā esam. Tā, noguruši pēc vēla. Nav nemaz tik viegli visu laiku vilkt kājas ārā no tām dūkstīm. Ogas nav. Reik, var pasties uz cinīšu. Cik te ir? Te ir 2 apsalušas vai kas tad vecas? No, reku 1. Vai 1 normāli. Jā, pagaršo vispār jēga. Skāba gan. Garšīgi. Un dēļ tā mēs brīdām šitām gabalu iekšā. Mēs kopā skābju lietu, 2-1, atradīsim atslēdziņu paradīzes vārtiem. Tā, Dzintar, ir tā sala, jeb nav? Šitā ir tā sala. Nu, un tur ir kaut kas? Pagaidām es pa ogai tikai redzu. Lielas smukas ir. Pārāk biesti neizskatās, bet ir. Un Dzintars ir ticis uz pašu labāko vietu. Tur tālumā ir kaut kāda. Kā viņi sauc, saliņa, purva vidū. Bet nu, tur var iebrist tikai tādā tērpā, ka līdz viduklim ir iet pa ūdeni. Ne jau mēs šitiem maziem zābaciņiem. Man vispār te tā, ka... Tev jau kāja vien pilni, ja? Jā. Jā. Nu, man bišķi to paveicies, bet tā cenšos nestaigāt pēc vispār daudz. Bišķi un bišķiņas iesmēl. Tu jau stāvi, re, kā viņš pamazām grims iekšā. Laik jāpār nekā labāk iet. Jā, šogad ir baigais ūdens līmenis. Pasties kādas diezgan smukas, lielas. Šitā, piemēram. Citus gadus viss šitādas. Prieks lasīt. Šogad tādas neizdevušās. Maz. Baigi ilgi, kamēr grozu pielasīs, ne? Nu, kāds laiciņš būs. Ja visi šitādas būtu, es domāju, ātri pielasīt. Jā, šogad švaki. Ko tu darīsi tam zērvenēm pēc tam? Sasaldējuši, ticamāk. Kāpēc? Jā, ziemā ir ēst. Ziemā jau vajag C vitamīnu vairāk. Tā tagad. Varbūt tā arī vajag. Garšīgas podziņas. Kā ir ar ogām? Mazāk nekā citus gadus, bet Nu, tev jau diezgan salīdzināt. salīdzinot, bet Dzintaram gan jau, ka būs pilns, viņš būs steidžot cik ilgi. Kas tur ir tās labs? Uz saliņas nav nekur daudz jāsteigā. Un kāpēc tikai tā ir vienā vietā? Nu, tā ir, viņas tur aug vairāk laikam, acīm redzot mitrums kaut kāds lielāks vai kā. Pa visu puru viena tāda vieta? Laikam. Vismaz citas vēl pagaidām nav atrastas. Pa visiem gadiem, ja? Jā.
cik tu mēs esam bijuši. Un kā pārvietošanās? Nu tā, draņķīgi šogad ir diezgan slapš. Paskaties. Nē? Pārvietojamies ar šādiem. Lai vieglāk. Tā kā opīši. Ukainiem gan foršmiet. Uz šitādiem Jā, cīnīšiem var ir ļoti pārtikt daudz pāri no- citās vietās. Spēs Tur vajag vietas, pārlikt jā. pāri no viens ciņas uz otru. Tilts. Nu, var arī tā teikt. Viņš man zina, vai tu tev visu ar to mietu vajag? Pasties saviem savu tērpu. Uzgājām tādu ļoti labu vietu, kur ir lielas slodziņas. Viņš tam, man liekas, priekš dzērviņas ir diezgan liela. Jā, kad ir īsti kā tos pirksts galiņš. Ko dzērviņošana vesela atrakcija, ne? Riktīgi patīk. Nu jā, gadījās piesmelt kā zābaku, kāju slapja, zeķi izgriezta. Bet nu, dzērvenes jau ir vitamīni, vai ne? Tad tagad būs jāveseļojās. Ko tu gribi izkaltēt, jā? Jā, nu tā kā žāvēt, bet arī var ne pūderu cukuru. Un vēl var ķīseļus un debesmanna. Ņem, ņem. Zosis meklē, kur nosēsties. Izlūki. Skābju lietus ar visu aizskalo. Skābju lietus mēž mani prom. Un mēs kopā skābju lietu, 2-1, un mēs kopā skābju lietu, 2-1 atradīsim atslēdziņu paradīzes vārtiem. Jā, kur ir visas ogas? Man ir. Ai, bet tur jau nekas daudz nav. Saspīd. O, nē, nu daudz. Ir tādas pusiņa, ne? Tumšas. Ir, jā. Lielas. Tev ciņiem ir lielāka, zīgāka jāsaka. Jā. Šitā vēl vairāk izskatās. Tev ar visām zeķēm tur kopā viss vienā. Man ar šitiem vēl reku. Konteiners. Uz osīm tikai konteineriem var šaut, tāpēc, ka viņam bruņu vestē ir. Kāda bruņu? Nu tā, ja šaus, teiksim, no galvas puses pa spalvai, ja, viņi rikušetē par to, pēc spalvām. Šitie nejūt tās mīkstās ogas, un man tur pilns bija. Nu, tā kāda ir?